Vēstīs par svarīgākajiem jaunumiem. Vēlāk seko dzīvē uz naža asmens nemīlētie. Bet tad Toskānā tevi gaida kaislības, mīlestības villā. Paliec ar mums! Labrīt. Turpinām. Jā, labrīt, un daudz dažādu jaunumu, protams, šajā rītā. Daži no tematiem, par ko stāstīsim jau nākamajās minūtēs. Oskara ceremonijā šajā naktī ar 6 apbalvojumiem triumfēja filma Cīņa pēc cīņas. Jau pēc brīža par šā gada Oskaru uzvarētājiem runāsim ar kinokritiķi Dārtu Ceriņu. Vēl arī pievērsīsimies mūsu militārajai industrijai, ko valsts aizsardzībai izņemot dronus šobrīd var piedāvāt Latvijas jaunu uzņēmumi. Arī par to mēs šorīt plašāk runāsim. Un arī par to, ko pasaules mediji var piedāvāt. Labrīt, tieši tā. Good morning. It is from. Yep, beautiful. Thank you, Adin. Sing, yes. Thank you. Yes, tie beautiful. Yes, it is from. Yes. ASV un Ukrainu. Par droniem tojos austrumos. Tur Donalds Trumps ir izteicies par šo tematu. Un tāpatās arī Igaunijā dažādas problēmas, kas ir līdzīgas mums. Mazs skolēnu skaits. Pirmajās klasēs. Arvien mazāks un mazāks. Un šajā gadā, ja pareizāk nākamajā mācējumā gadā būšot pavisam maz. Un par kādu diezgan ļoti vērienīgu krāpnieku, teiksim tā, panākumu, diemžēl Lietuvas mēdī ziņo savā valstī. Viņiem pamatīga summa izkrāpta. Kāda tā ir, par to arī pēc brīža pastāstīšu. Savukārt pēc laikziņām mēs noskaidrosim, kurš no vai kuri no mūsu skatītājiem saņems 900 sekundžu krūzi, fotokonkursu noslēgums. Savukārt būs arī kāds video par kaut ko interesantu. Un tas arī viss, tiekamies... Super ideāli, tiešām ideāli. Tiekamies laikasņās, tieši tā Ivo. Labrīt. Good morning. Trombo veidošanos un asinis brīvi plūst asinsvados. Izvēlies koņģis audzējošas tabletes Trombo Ars. Šajā rītā gaisa temperatūra +1, +5 grādi. Daudz viet līst, savukārt dienvidu austrumos gan ir visai sauss rīts, un tāda būs arī diena valsts austrumos un dienvidu austrumos. Gaisa temperatūra būs ap +12, +13 grādiem, tā kā siltāks nekā pārējā Latvijā. +6, +8 grādi centrālajos rajonos, Kurzemes vidienē līdzīgi un piekrastē ap +4 grādiem. Un arī šodien dienas laikā gan Kurzemē, gan centrālajā daļā vietām arī Vidzemes ziemeļos ir gaidāms lietus un mākoņu daudzums būs diezgan liels. Savukārt, ja gribas saulaināku šo te pirmdienu un sausāku, tad valsts galējos austrumos un dienvidu austrumos tiek prognozēta gan sausa, gan arī diezgan saulaina diena. Un šodien pūtīs dienvidvējš līdz 4 metriem sekundē. Tuvākajās dienās gan tādi lieli nokrišņi netiek prognozēti un gaisa temperatūra būs par kādu grādu augstāka līdz +9, +11 grādiem. Naktīs tā noslīdēs līdz -1 līdz +3, +4 grādiem un arī naktis nedēļas vidū un nedēļas izskaņā būs siltāks. Un jāsaka, ka arī sagaidīsim saulainākus laikapstākļus gan nedēļas vidū, gan arī vairāk uz nedēļas izskaņu. Trombo Ars kavē trombu veidošanos, mazinot infarktu un insulta risku. Jautājiet aptiekās Trombo Ars tavam dzīves ritmam. Mums ir uzvarētājs šajā gadījumā uzvarētāja. Sarmītei, liels paldies par šo te video. Man ļoti patīk, kā mūsu kolēģi Signa. Vau, apsveicam Sarmīti. Una brauc prom, kad Senses iebrauc mājās. Jā, Una laižās. Una laižās, kad Senses atbrauc mājās. Es ļoti patīk šis video pagājušajā Skaisti, nedēļā. ļoti, Man ir tiešām prieks, skaisti. Ka Sarmīte ir ieguvusi arī krūzi. Apsveicam. Latvija. Bravo. Tad mums ir jau jauni video fotokonkursam un liels paldies Anitai. Anita iesūtījusi video no vakardienas Mazā jūgla. Iespējams skats, kā ledus ceļo pa mazo jūglu. Tas ir vakardien. Kārtīgs ledgājējs. Droši vien tā skaņa arī vēl tā Varētu būt diezgan iespējīgi. Jā, paldies Anitai par šo. Un tad Edis sūta sveicienus visiem koru karu skatītājiem. Un šis ir ar skaņu jāskatās. Labrīt, Danieli. Labrīt, Kaķīt. Labrīt. Nu, te jūs varat
balsot. Baltais kods par pērju kodu. Var nobalsot, jā. Nu, tur izskatās, ka baltais dominē, gan jāatzīst, jā. Augstuma ziņā, jā, bet balss ziņā, man liekas, tas pērju kods varbūt. Bet, es apsveicu, Nīvo, ka tieši tā. šī ir tāda viena no tādām marta skaņām, kas ir aktuāla. Jā, vispār, jā. Jā. Mostās ne tikai putni, bet kaķiem sāks arī tāds aktīvs. Daba sauc, jā. Sauc, jā. Nu, tālūk. Nu, gaidīsim fotogrāfijas video. Super brīnišķīgi, jā. Būs video. Esam YouTube. Ar šā rīt ziņām daudz darba aizvadītajā Tieši tā. nedēļas nogalē bija Un operators te. Kas cits tiem operatoram atliek? Ir, kur piedzima operatoram, tie tiem jāstāv. Aizvadītājā nedēļas nogalē aizturēts arī liels skaits dzērāju šoferu. Par braukšanu alkohola reibumā pieķerti vairāk nekā 10 transporta līdzekļu vadītāji. Sākti arī krimināli procesi, bet automašīnu konfiskāciju piemēros 3 gadījumos. Medijos izskanējušas arī ziņas, ka iespējams par braukšanu vairāk nekā 2 promīļu reibumā valsts policijā aizturējusi dziedātāju Normundu Rutuli. Kopš 2022. gada beigām par braukšanu 1,5 promīles reibumā var piemērot cietumsodu līdz 1 gadam. Tāpat tiek konfiscēts transporta līdzeklis un atņemtas vadīšanas tiesības uz 5 gadiem. Bet no šodienas visā Latvijā sākas jau 13. finanšu pratības nedēļa. Ik gadu tās laikā dažādas iestādes rīko pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot iedzīvotāju prasmes, rīkojoties ar naudu. Un šogad īpašu uzmanību pievērsta tieši jauniešu izglītošanai, lai skaidrotu